Lai diskutētu par uzņēmējdarbību veicinošiem pasākumiem, kurus nepieciešams veikt pat labi esošajā ekonomiskajā situācijā, kā arī apspriest uzņēmēju plāna 2010 izstrādi, Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamera Jēkabpilī organizēja tikšanos ar Zemgales reģiona uzņēmējiem. Uzņēmēju plānā 2010 ir paredzēts ietvert priekšlikumus uzņēmumu likviditātes un nodokļu politikas, eksporta veicināšanas, Eiropas Savienības fondu apguves, inovāciju un zināšanu ekonomikas, kā arī valsts pārvaldes efektivitātes veicināšanas jomā. Pasākumā uzsvēra Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras valdes priekšsēdētāja Žanete Jaunzeme Grende. No 2009. gada plānā iekļautajiem jautājumiem aptuveni 50% Latvijas valdība esot sākusi risināt. Tādēļ šogad kameras vadība cer sasniegt jau daudz augstākus rezultātus. Taču, lai sastādītu šādu plānu, nepieciešams noskaidrot pašu uzņēmēju vajadzības un vēlmes. Sanāksmē tika apkopoti vairāki Jēkabpils uzņēmēju ierosinājumi, kas līdztekus citās līdzīgās sanāksmēs Valmierā, Jelgavā, Daugavpilī, Rēzeknē un Liepājā apkopotajiem ierosinājumiem tiks apkopoti un iekļauti uzņēmēju plānā 2010. Pirmā plāna redakcija valdībai un sabiedrībai tiks prezentēta marta sākumā, bet otra – marta nogalē. Jēkabpiliešiem aktuālākā šķitusi uzņēmējiem aktuālās informācijas pieejamības un pašvaldības atbalsta veicināšana. Tiesa gan, ja citās pilsētās, piemēram Valmierā vai Jelgavā, uz šādu tikšanos ieradās un aktīvi darbojās aptuveni 40 uzņēmēju, tad sanāksmē Jēkabpilī bija ieradušies vien 5 uzņēmēji, kā arī daži pašvaldības un biznesa inkubātoru pārstāvji. Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras Jēkabpils reģionālās nodaļas vadītāja Žanna Ivanova Vidusdaugavas televīzijai apgalvoja, ka informācija par tikšanos un iespēju kopīgi veidot uzņēmēju plānu bijusi publicēta vairākos mēdījos, kā arī aptuveni 70 uzņēmējiem pēdējās nedēļas laikā katru dienu elektroniski nosūtīta informācija par minēto pasākumu. Neizpratni par Jēkabpils uzņēmēju zemo aktivitāti pauda gan nedaudzie sanāksmes dalībnieki, gan kameras valdes priekšsēdētāja Žanete Jaunzeme Grende.